Vai jūs ziniet kādu sporta veidu, kas ir saistīts ar lidošanu? Pasaulē arvien lielāku popularitāti iemanto lidošana vertikālajos vēja tuneļos. Daudz no lidotājiem attīst savas prasmes, iemaņas un kļūst labāk un labāk. Un, protams, katrs no viņiem vēlas uzzināt, vai patiešām viņš ir labākais visā pasaulē. Jau 11 gadus tiek rīkot pasaules čempionāti. Vēsturiski viss sākās ar izpatnēkšanu, un tad parādījās šī brīnišķīgā ierīce vēja tunelis, kas ļauj izpatnēcējiem vēl labāk sagatavoties uz zemes un vēl precīzāk atstrādāt dažādus trikus. Un tad, kad tas ir izaudzis jau par atsevišķu sporta veidu, kur cilvēki sacenšas lidošanā tieši vēja tuneļos. Un tur ir visas tās pašas disciplīnas, kas izplatnēkšanā, un pat dažas jaunas, kas nav varbūt tik ērtas vai skatāmas kā debesīs, bet tuneļos tas ir iespējams. Oktobrī notiks pasaules čempionāts Polijā, kur pirmo reizi piedalīsies arī mūsu talantīgākais lidotājs Toms. Un tieši startēs konkrētāk disciplīnā solo freestyles, kur viņš viens pats rādīs visus savus labākos trikus, ko var parādīt. Centīsies pārsteigt pasauli un pierādīt, ka viņš ir iespējams labākais arī pasaulē. Tu esi cilvēks, kas pārstāvēs Latviju pasaules čempionātā indoor skydivingā. Jā, drusciņi bail ir. Gatavojoties čempionātam, tu trenējies kur un kāpēc? Trenējos mājās, Latvijā, Siguldā, un savā ziņā daudz saka, ka ir grūtāk lidot šeit, trenēties priekš tādām sacensībām. Nav sienas, kas ir labs atskaites punkts lidojot, bet man liekas, ja sanāks šeit uztaisīt, tad tur tiešām sanāks. Kur un kādos tuneļos tu esi lidojis? Pirmais ir Latvijā, tad Ķīna, Koreja, Bahreina, kur vēl Amerika. Laikam jau pa visurienu. Vieglāk pateikt, kur nav būts. Āfrikā vēl nav būts, bet tur jau arī ceļās viens tunelis. Vecīt, veiksmi! Paldies tev! Mēs sekosim tev līdzi. Jā. Un tūlītās Toms sāks savu treniņu šeit Siguldas tunelī. Tā kā skatuvi tavā rīcībā. Nē, vējš tavā rīcībā. Jā.